tad pēc tam bija ārkārtīgi, es teiktu, tāda interesanta un kontroversa, tāda, varētu teikt, dialogs vai maza zinātniska sesija ar Lietuvas Zinātņu akadēmijas pārstāvju piedalīšanos. Piedalījās Lietuvas valodnieki un vēsturnieki un izvērsās stipri asa diskusija, jo vairāki no lietuvju delegātiem neatzina sēlijas jēdzienu Lietuvā. Un arī, teiksim, sēļu, varbūt kā tāds atsevišķs cilts pastāvēšana, uzskatot, ka šis novads ir, zināmā mērā piederējis lietuviešiem un kad vairāk šeit ir darbojušies augštaiņš, nevis sēļi. Bet tas nav Lietuvā vispār atzīts uzskats. Un tāpēc man liekas ļoti svarīgi būtu turpināt diskusiju par šiem jautājumiem, par sēļu etnoģenēzi uz arheoloģijas, valodniecības, antropoloģijas un citiem materiāliem. Un viena no tādām nelielām vienošanām bija, ka mēs varbūt noturētu nelielu konferenci, bija priekšlikums noturēt varbūt kādu sēļu kongresu Lietuvā arī, bet tie kolēģi, kas bija no Lietuvas, tie teica, ka Ziemeļlietuvas pārstāvjiem nesot pašidentificēšanās ar sēļiem vai lituanizētiem sēļiem, ka sēļu kongresu tādēļ vai sēlijas kongresu viņi negribētu varbūt noturēt, bet tādu zinātnisku konferenci Biržai pilī varētu varbūt kādreiz noturēt. Tur bija diezgan interesants tāds domas, ka, teiksim, no Lietuvas Subačus pārvietojoties, viņi dibinājuši Subatu, no Viešintos pārvietojoties, dibinājuši Subati, no Biržai pārvietojoties, dibinot Biržus un tā. Tās ir ļoti dažādas, vārdu sakot, protams, Lietuvju migrācija šeit, sevišķi pēc Vācu invāzijas, kad šis novads bija tukšs, tā ir realitāte, bet dažādos laikmetos ir dažādi etniski procesi bijuši, un tādēļ vēl par sēlijas, teiksim, tādu būtību mums būtu jādiskutē. Bet katrā ziņā bija arī Libertas Klimka, ļoti interesants referāts, bija arī etnomuziķe, kas pat atskaņoja Sutartines, arī no Vārnavas novada kopā ar aknīstas pārstāvjiem. Tas bija ļoti viss emocionāli, un mēs atradām, protams, kopsaucēju un šķīramies kā īsti draugi. Vienīgi, ko es gribētu piezīmēt, kad abas Lietuvju delegācijas tika nekaunīgi aizturētas uz Latvijas robežas. Vienai rokišķu ļoti jaukai un ar vislabākiem nodomiem nākošai, teiksim, muzikantu grupai, pašdarbniekiem bija jābrauc apvalceļš un Lietuvas zinātniekus izsēdināja būtībā no viņa automašīnas tādēļ, ka tur nebija šis simbols LT un viņi nāca 6 kilometrus kājām uz Aknīs, kamēr mašīna meklēja tā. Tā ir pašā laikā, kad kontrabandas gaļa un viss nāk pāri robežām, kultūra šeit un novadu vienīgi netiek veicināta. Un man liekas, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs to pasakam skaļi un ka tomēr arī šeit atrodas Lietuvas karogs, jo varbūt, ka tomēr katra sadarbība sākās vispirms ar intelektuālo sadarbību. Protams, pirmie kādreiz sadarbojas ar internacionālās zagļu brigādes. Bet runāsim tā, ka tomēr labāk būtu, ja vispirms sadarbotos internacionālās kultūras darbinieku brigādes un pēc tam sāktu darboties zagļu, diplomāti, valsts vīri un pārējie. Tā kā vārdu sakot, es gribētu lietuviešiem pagodu, bet es domāju, ka Aknīs tieši vakar izturēja savu, jeb Aknišāni, kā viņi saka, Aknišāni vakar izturēja savu eksāmenu godam, un arī šodien kongresa varbūt zinātniskā daļa šeit turpināsies. Es esmu arī dziļi gandarīts par to, ka mūsu divas zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Lauksaimniecību un Mežu Zinātņu akadēmija, kuras prezidente profesora Baiba Rivža, te ir, vārdu sakot, piedalās, drīkst piedalīties šī kongresa organizēšanā, šī novada atdzīvināšanā, un es gribētu arī, varbūt, no mūsu Zinātņu akadēmijas uzdāvināt divas, varbūt tādu izdevumus par Latvijas zemi robežām 1000 gados, Mīkram kungam, Vietības kultūras centram lūdzu. Sēļu pilīs un tāpat arī Vietības cits cilvēks strādāja grāmatas par Latvijas Zinātņu akadēmiju, kurš ir noputējuši sēļu pusē. Grāmatas par mūsu Zinātņu akadēmiju. Un nobeigumā es gribētu
teikt tā, lai nu izdodas šis kongress. Bet vislielākais prieks varbūt ir par to, ka šis kongress pulcējās jaunā Viesītes kultūras nama zālē, īstā Sēļu pilī. Un var teikt, ka grūtos laikos ir grūti kaut ko padarīt, bet klausieties, Mitrija kungs, jūs un jūs cilvēki, tomēr šo, teiksim, tautu esat piepildījuši, esat uzspodrinājuši. Nu, fasādi, varbūt ar ķieģeļiem ir kaut kādi jānokārto, bet man liekas, ka Sēļas kongresam ir liels prieks, ka pirmais varētu teikt tāds starptautiskais pasākums var notikt šajās brīnišķīgajās telpās. Lielākajā koncerta zālē Latvijas, sakot, laukos, kas ir uzceltas bada laikos, grūtos laikos, un mēs visi ceram, ka Sēlē pārnāks, ka tikai šādi grūti laiki, bet nāks arī tāds uzplaukums. Un ja mūsu kongress kaut kādā mērā ar zinātnieku palīdzību, ar praktiķu palīdzību palīdzēs rast dažas risinājumus, tad es domāju, ka visi šodien mēs šķirsimies ļoti gandarīti šajā ziedojuma svētdienā. Paldies un lai kongresam labi izdošanās. Un paldies Timšām kungam par Sēļas asociācijas darbību, par to, ka viņš viss varēja savu zilo žaketi redzēt.